Talsu novada fonda akcijas Spārs jeb stiprs pamats aktīvi radošai sabiedrībai noslēgusies. Tajā kopš pavasara iesaistījušās 32 ģimenes, kuras sezonas laikā izaudzējušas neskaitāmus kilogramus dažādu dārzeņu un smaržīgu garšaugu. Pavasarī 32 ģimenes no visa Talsu novada bija tās, kas izvēlējās savos piemājas dārziņos iesēt un iedēstīt gurķus, tomātus, dilles, kartupeļus un citus dārzeņus un garšaugus. Tālāk atlika vien rūpēties, lai iesētais un iedēstītais nestu arī ražu. Sestdien akcijas dalībnieki sanāca kopā, lai padižotos, kas katram izaudzis, un simbolisku daļu ziedotu arī tālāk citiem. Biedrs burkāni ir uz ziemu, arī šeit es atnesu. Ķirbis ir burciņā uz ziemu, arī gurķi ir samarinēti ziemai. Raža padavusies tāda krietna. Un burkāns bija tā vienu strīpu sējies, vienu strīpu man meiteni lielā. Un tad pēc tam, kad paaugās tie burkāni, tad varēja redzēt, kurš labāk izsējas. Kuram tad bija labāk iesējies, mammai vai meitai? Meitai. Viņai iznāca retāk, līdz ar to arī burkāns smukāk. Tieši fakts, ka līdz ar vecākiem arī bērni iesaistījušies ražas audzēšanā un novākšanā, vērtējams kā viens no lielākajiem ieguvumiem. Kopā vecākiem šovasar ir palīdzējuši 93 bērni. Un tas nozīmē, ka darba tikums tiek mācīts, tad nevienmēr tā pārtikas paka ir tas pareizais risinājums. Tas ir īsam laikam atspējas, jā, bet svarīgi jau tomēr ir rosināt ģimenes, lai viņas arī pašas darbojas. Pagrabs pilns un jātaisa vēl papildus plaukti, lai visu ražu un konservētos kārumus būtu kur novietot. Tā atzīst lībadzniece Iveta ar vīru Dzintaru. Viņi savu izaudzēto, sakonservētu un sapildītu glīti noformētās burciņās ziedoja tālāk citiem. Ir marinētas sviesta pupiņas, ir marinēti gurķīši. Pārsvarā tas viss ir tradicionālais. Paši eksperimenti un vienkārši saklausītas receptes. Es jau pats arī ievārījumu izvāru. Jā. Iemarinē gurķis. Ir ievārījumi un marinējumi, ko vīrs taisa, jā, un ir tādi, ko es taisu. Akcija bija kā apliecinājums tam, ka masturīgās un dažādu nedienu vajātās ģimenes vēlas ne tikai saņemt pārtikas pakas un ziedojumus, bet arī pašas gatavas ieguldīt savu artavu. Produktu ātri apēd. Protams, tas ir atbalsts visos gada laikos, bet es tieši priecājos, jo tas bija laiks, ka es pati sāku rēķināt, cik es varēšu atļauties, un es palūdzu, lai man uztais gurķiem atsevišķu siltumnīcu, un man bija jādomā, cik man 2 reizes vairāk stādus vajag kā parasti, un es sāku domāt, kā es to atļaušos. Un šis nāca tiešām kā dāvana no debesīm, dāvana no fonda, ja, ka bija iespēja piepildīt dārzu un siltumnīcu. Neskaitāmas burciņas, kā arī augļu un dārzeņu kilogrami tagad aizceļos pie vairākiem cilvēkiem, kam šobrīd ir grūti finansiālie apstākļi. Iespējams, nākamgad arī viņi, akcijas dalībnieku iedrošināti, nolems kaut ko izaudzēt pašu spēkiem. Mēs pavasarī runājām par 32 ģimenēm kā palīdzības saņēmējiem, tad šobrīd, ja mēs varam teikt, ka no palīdzības saņēmējiem arī viņas ir kļuvušas par labdariem. Katrai ģimenei maksimāli pieejamā summa sēklas un stādu materiālam bija 70 lati. Projektu Spārs Talsu novada fonds īstenoja ar fonda ziedot.lv un Borisa un Ināras Tetereva fonda atbalstu. Dace Mieriņa, Jurģis Rudaks, Talsu televīzija.